Mākslīgā intelekta tehnoloģijas ienāk visādās kamerās, tur automātiskais fokus un kas tur var sekot. Visādas brīnišķīgas opcijas ienāk. Tas, man liekas, tādā tehnoloģiskā ziņā ir ārkārtīgi interesanti. Un tas ir tikai likumsakarīgi, ka tās tehnoloģijas attīstās. Tajā pat laikā es arī saprotu, protams, aktierus, kuri ir norūpējušies par to, ka ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem viņi varētu tikt aizstāti, ka varētu tikt kaut kādā veidā ģenerēti, varētu teikt, viņu avatāri filmās, ja? Viņi ir kaut kādās ainās nofilmējušies un kaut kādās ainās viņi ir pieģenerēti klāt, ja? Vienkārši. Tas ir arī juridiski ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Ja? Jo skaidrs, ka šobrīd jau pastāv tehnoloģijas, kuras ļoti ticami var uztaisīt tādu deepfake, kur mēs noticēsim, ka tas ir Breds Pitts, tā ir viņa balss, tas ir viņa veidols. Neskatoties uz to, ka viņš vispār šajā projektā, piemēram, nav ņēmis nekāda veida dalību. Ja? Pietura digitalizācija.